šajā video parādīšu, kā savienot šīs divas daļas ar metodi valciņš valciņā. Tātad adījums būs savienots bez šuvas, principā. Adījums turpināsies, kā es to daru. No sākuma nogriežam pavadienu, ar ko adījām, un jāatstāja diega garums ir apmēram 3 reizes šis garums, un vēl bišķiņ. Ievaram adatu diegā un sākam. Tātad pats sākums ir tāds, ka ir jānostiprina uz katras adatas pirmais valdziņš. Kā to dara? Es ņemu ar adatu, vadu šeit tā kā no apakšas uz augšu, cauri pirmajam valdziņam. Principā viņu uzreiz var arī nocelt. Un uzmanīgi, stipri nesavalkot, es izvalku pavadienu. Tālāk nākamajā adatā pirmais valdziņš es ņemu atkal no apakšas uz augšu. Tieši tāpat. Pats sākums ir mazliet piņķirīgāks, jo pavadiens ir diezgan garš. Tad mēs meklējam atkal šo te pirmo valdziņu, kuram mēs tikko šuvām cauri, un no augšas uz apakšu, un vienlaicīgi ņemam nākamo, kas ir uz adatas, atkal no apakšas uz augšu, un abiem diviem cauri izvelk visu pavadienu. Šeit ir ļoti ērti šādā te veidā turēt pirkstu, un tad vieglāk ir regulēt, lai nav pārāk stingri. Šeit būtiski ir nesavilkt pārāk stingri un neatstāt pārāk vaļīgi, lai adījums paliek tāds vienmērīgs, lai nav ļoti redzama tā vīle. Tā, atgriežamies pie otrās adatas, meklējam iepriekšējo valdziņu, tas mums ir šis. Tā, vēlāk varēs vieglāk redzēt. Vedam no augšas uz apakšu, un nākamais valdziņš ir no apakšas uz augšu virzienā. Atkal abiem cauri. Jā, meklējam atkal iepriekšējo. Šeit var ļoti labi redzēt. Tātad šis mums ir nākamais valdziņš, un iepriekšējais ir lūk, kur te var redzēt. Tātad nākamais un iepriekšējais. Tātad tas ir lūk šis. Es vadu adatu no augšas uz apakšu, un nākamajā tieši tāpat, un abas noceļu. Tas no sākuma var izskatīties sarežģītāk, bet, kad piešaujās, liekas ļoti vienkārši. Un šeit atkal, ja ir grūti saprast šādi, vienmēr var pagriezt adījumu un apskatīties. Tātad šis mums ir nākamais valdziņš, kurš mums ir jāsašuj, un iepriekšējais iet rekur. Tātad tagad mēs redzam, ka viņš ir lūk šeit. Vedam no augšas uz apakšu un no apakšas uz augšu. Un neceļ. Jā, es vēl pāris parādīšu. Tātad atkal meklējam iepriekšējo valdziņu. Tas mums ir šīs. Ārā ir kaut kāda baigā vētra, un man ir nenormālas iesnas. Es ļoti ceru, ka vispār varēs kaut ko dzirdēt. Ja ļoti slikti varēs dzirdēt, tad slikšu subtitrus virsū.
Mums ir iepriekšējais logs šis. Un šeit var ļoti vienkārši arī pārbaudīt ik pa brīdim, vai mēs esam pareizi sašuvuši. Tātad tu paņem un vienkārši skatās, vai valdziņš turpinās precīzi. Ja būs kaut kur kāds mīsaiklis, tu uzreiz varēsi to redzēt, jo viņš aizies kaut kā šķībi. Ir jāturpinās šādi te. Ar šo dzīvi arī ir diezgan pateicīgi, es teiktu. Es nezinu, kā ir ar tādām spīdīgākām dzīvām. Varētu būt, ka ir mazliet grūtāk dabūt tik vienmērīgu šo pārēju, piemēram, marīno. Jo ar šo te drops ir, viņš ir ļoti pateicīgs šai metodei, es teiktu. Jā, tad mēs esam nonākuši pie pēdējā valdiņa. Un šeit viss ir tieši tāpat kā iepriekš. Mēs atkal meklējam iepriekšējo valdiņu. Vadam no augšas uz apakšu. Un šeit meklējam iepriekšējo valdiņu, vai kaut viņš ir no apakšas uz augšu. Tieši tāpatās. Un tālāk daram cauri. Un šo ir pabeigta. Nostiprinam diegu. Tā arī viņi izskatās.